Tātad 1. Pētera vēstule, 5. nodaļa, 7. līdz 11. pants. Un te tā ir rakstīts: visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turaties pretī, stipri ticībā, zinādam, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās un darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Amen. Sēžties, lūdzu. Nu, kā jūs domājat, par ko te tā ir runāts? Nu, ja jūs lasat līdzi, domājat, taču sekojat līdzi, ko es nolasīju, un jums arī droši vien kāds pašķīra un paskatījās, par ko gan te varētu būt runa. Un te man tā kā šī lieta, kas man uzrunāja par to kaķi. Nu, mēs tur lasījām par kaķi, vai ne? Ja nelasījām, tur rakstīts, ka vēlns staigā apkārt kā lauva. Nu, tas ir kaķa dzimta, ne? Jums mājā ir kaķis? Nu, vismaz vienai daļai jau droši vien, kad ir kaķis. Vai jūs kaķa dabu zinat, kāda viņam ir? Ne, nu, varbūt jums ir ļoti labi audzināti tie kaķi mājā ir, bet man ir tāds ļoti neaudzināts kaķis. Viņš mūžīgi, līdz ko es pagriežu muguru. Kā jūs domājat, kur viņš ir? Uz galda. Un te tā rakstīts: esiet modrīgi. Redzat, kas par nelaimi. Es domāju, ka, ja mēs tā varētu salīdzināt, es tā varbūt tādu līdzību paņēmu par to, ka vēlns tiešām ir tā kā tāds kā lauva. Viņš ir tā kā kaķis, kas vienmēr pacentīsies nocopēt to garšīgo, kas ir paredzēts jums ko ēst, vai ne? Nu, jūs tā kā arī uzliekat desiņu, vai tur sieriņu, vai vēl kaut ko. Nu, kaķis nesmādē arī sviestu, viņš var tad nolaizīt no tās maizītes, ja viņam pietiekam laiks un viņi neesmu laicīgi notriecis. Bet redzat, es domāju, ka arī garīgajā laukā notiek līdzīgas lietas. Un es domāju, kāpēc līdzīgas, tāpēc, kad, zināt, nu te jau štruns būtu to kaķis, ka to desu apēda. Bet, kad vēlns jums nozog dažkārt prieku, nav tā gadējies. Nu, tu nesaproti, tu kādreiz atnāc no darba un man jāsaka, ko tu uz mani esi dusmīgs? Es neesmu uz viņu dusmīgs. Vienkārši man ir kaut kāds, tāds nevisai jauks garstāvoklis vai kaut kādi iemesli, kaut kādi, varbūt es pats uz sevi esmu neapmierināts, ka es kaut ko darīju, man nav sanācis. Un dažkārt ir tā, ka mēs esam neapmierināti un mūsu garstāvoklis nav tas labākais, kas dotu prieku citiem. Nu, redz, tu tā teiks, ka esiet modrīgi. Un tas ir tā, kad mēs, ja mēs runājam par modrību, cik mēs daudz Dievu lūdzam īstenībā ikdienā un pastāvīgi, tur teiks, ka lūdziet bez mitēšanās, ne? Bez mitēšanās. Jums tā izdevies bez mitēšanās lūgt Dievu? Man ir izdevies. Tad, kad es biju nometnē, bērni. Tur man bija grupiņa uzticēta, kur es biju grupiņas vadītājs, un tad viņi tā kā tādi tarakāni, katrs uz savu pusi centās aiziet, un tad es par vienu lūdzu, par otru lūdzu, tikko par pēdējo sāku ar vienu, beidz ar otru, ar nākamo, nu tā, par riņķi gandrīz. Nācās daudz lūgt Dievu, lai viņus varētu savākt. Viņi bija no tādas nelabvēlīgām ģimenēm, un viņiem vispār bija pilnīgi vienalga, kas tur notiek. Viņam nemaz neinteresēja tas, ko mēs tur tagad viņus vēdam, iesim, kaut ko darīsim. Nu, kā tu viņu uzrunāsi, kā tu viņu ietekmēsi, kā tu viņu ieinteresēsi, ar ko? Zināt, cik daudz telefonos ir viskaut kas. Nu jā, bet tāpēc ir svarīgi, ka mēs varētu šo prieku nezaudējot, un es gribētu teikt, ka vēlns dažkārt mums nāk nozagt kaut kādas lietas, tās labās lietas, tās garšīgās lietas, kur faktiski tad, kad mēs, pliku maizi jums patīk ēst,
Droši vien, kāpēc mēs liekam to desu uz tās maizes? Tāpēc, ka mēs gribam garšīgi paēst. Kāpēc mēs sieru liekam sviestu, tāpēc, ka mēs gribam garšīgi. Un es gribētu teikt tā, ka Dievs dažkārt mums ir iedevis visu šīs lietas. Mums ir par ko priecāties. Un tā kā arī tie liecība izskat, ka mēs redzētu to skaisto dabu, ko Dievs ir radījis. Visu to, kas mums ir iedots. Bet kāds to desu nofenderē. Citiem vārdiem sakot, dažkārt mums gadās tā, ka mums dzīvē, kad ir kaut kāda vieta un kad mēs neesam pietiekami modri, ka mums gadās, kad mēs pazaudējam prieku, pazaudējam laimi, pazaudējam vēl kaut kādas lietas, kas mūs, jāsaka, mēs dzīvi baudam. Jūs taču varat baudīt savu dzīvi, kad ir garšīgs kaut kas. Mēs sakam, garšīgi. Un tā mēs, kad dzīvojam, forši dzīvot. Vai tā ne tā? Mēs varam baudīt šo dzīvi, ko Dievs ir mums piešķīris. Un ja tu neesi pietiekami modrs, tad droši vien kaķis nočieps, vai tā būs gaļa, vai kas tur būs. Kā jūs domājat, tas kaķis nebaroja? Kaķim ir speciāla barība tur. Iebērta trauciņā, kur viņš varētu ēst un cik viņam vajag. Un es gribētu teikt, arī vēlnam ir savu vieta, tikai viena nelaime, viņam ir tāda daba. Viņam vienkārši ir tāda daba. Kaķim ir kaķa daba, viņš vienkārši leks tāpēc, ka tur ir kaut kas smaržīgāks, varbūt kaut kas patīkamāks, varbūt kaut ko no tā viņš varētu baudīt kādu iegūmu gūt. Nāc arī tāpat pacenšās gūt kādu iegūmu vai kādu iepriecinājumu sev, un savukārt mums to prieku atņem. Redzat, kāpēc saka par to kaķim vai ir ko ēst? Redzat, ja mēs lasām pirmā mūsu grāmatā, tur arī Vāns pateica, tas Dievs pateica, čūskai tev būs tur to ēst, nevis viņš norāda, kas viņam jāēd. Un tāpēc es reizēm domāju, cik mēs esam modri savā ikdienas dzīvē. Cik mēs gribam būt, es gribētu pat tā teikt, zināt, pēc kaķa, kad viņš ir paēdis no jūsu maizītēm, jūs to ēdīsat? Laikam jau, ka nē. Jums pašiem nepatiks to tagad ēst, to, ko Dievam kaķis ir apgrauzis, aplaizījis un apēdis, viena daļa. Jūs droši vien nebūsiet priecīgi, jūs droši vien, ja to arī, tad no tā atbrīvosties. Kas paliek pāri pēc lauvas maltītes, ko jūs to iesat ēst? Droši vien, ka nē. Un tāpēc es gribētu jūs uzrunāt ar to, ka esiet modrīgi. Mēs zinām, ka Vēlns ir, viņu sauc par zaglu un laupītāju, tā ka ja viņš nevar paklusot, viņš varbūt arī iebiedē mūs dažkārt, bet es saprotu viennozīmīgi, kad kaķim jāparāda savu vietu. Kāpēc saku jāparāda savu vietu? Te tā rakstīts, Jēkabs saka tā, tad padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, un viņš bēgs no jums. Tuvoties Dievam, tad viņš tuvosies jums, šķīstiet rokas grēcinieku un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Vai nav brīnišķīgs vārds? Pasakat tā kaķim kādreiz škits. Jūs nesakat kādreiz kaķim škits. Tā, ka viņš atnāk un uzlēc uz galdu, jūs viņam es viennozīmīgi uzreiz pateikšu škits, pazūdi, ej savu kļodēt, nevis te kaut ko no mana galda, jā. Es domāju, ka jūs arī ir visas tiesības, kad jūs varat arī pateikt, vēlam savu vietu pateikt. Viņam arī ir savu vieta. Viņam, lai viņš iet tur, kur viņš iet, un tur viņam ir tā paredzēta vieta, lai viņš ēd to, kas viņam ir salikts, jā. Bet nevis tā, ka viņš ēdīs no mana galda, to, ko Dievs man ir uzklājis. Jā, attiecībā par to, ko Dievs ir uzklājis. Redzat, es domāju, ka šodien arī mēs esam sanākuši kopā, lai baudītu to, ko Dievs jums ir uzklājis. Gan liecības, gan viņa vārds,
gan, es domāju, dziesmas, ko mēs varam slavēt Dievu, un tas ir uzklāts galds priekš jums, lai jūsu dvēseles atspirkstās. Jūsu dvēseli atspirkšanai šis laiks ir un šī vieta ir paredzēta, lai jūs piepildītos un paēstu. Un es domāju, ka garšīgi gribētu paēst. Bet ja mēs paliekam un nenākam uz ēdnīcu, un tā varētu nosaukt, ja to tā varētu salīdzināt, un nenākam tur, un tad mēs esam badā, kurš vainīgs būtu pie tā? Droši vien, ka mēs paši neesam pareizās lietas izvēles izdarījuši un neesam nākuši pie Dieva klātā galda. Nu, šodien vakarēdies mēs saucam to par ko? Par Dievu galdu mēs tā saucam, vai ne? Nu, vakarēdienas, nu vēl kā, nu kurā vietā sauc. Bet vienalga es gribētu teikt, ka Dievs ir uzklājis mums galdu ne tikai fiziski, bet arī garīgi, ka mūsu dvēseles var atspirkties un stiprināties, iedrošināties, un ka tur teiks arī ticība, lai būtu vairotos. Un tā arī tā mēs lasām to Jēkaba vēstulē. Šķīstiet rokas grēcinieki, skaidrojiet šaubīgie sirdis. Ja tātad, ja mums ir kāds grēks, tad mēs varam nākt un nožēlot, mēs varam šķīstīties, mēs varam svētīties, un pie vis tā klāt mēs varam stiprināt savu ticību. Nu, tas ir tā, kā mēs ar savu dvēseli arī pabarojam, ka ticībā arī mēs varam pēc tam iet un darīt kādas lietas. Ka mēs varam lūgt un Dievs atbild mūsu dzīvē. Tas ir tas, kad arī mēs nākam kopā, lai baudītu šo Dieva uzklāto galdu. Tā kā es domāju, ka mūsu dzīvēs ir katram kaut kādi galdi, katram savā gadījumā. Bet es saprotu arī to, ka, jāsaka, nu, kas pamudina cilvēkus, nu, nonicināt Dieva uzklāto galdu? Nu, gan jau šodien varētu uz dievkalpojumu neiet, vai ne? Varbūt šodien izlaižam. Varbūt šodien, nu, gan jau citu reizi. Zināt, man kāds pāris, viņi aizbrauc atpūsties. Nu, un aizbrauc atpūsties, nu, nekas jau tur liels, nu, cilvēki normāli brauc izklaidēties, aizbraukuši bija kaut kur par Kurzemi, tur pa skaistām vietām. Un tā, kad viņi atbrauc, un man izskatījās, ka viņi bija sašļukušāki nekā pirms atpūtas. Tad viņi bija aizbraukuši it kā atpūsties, un beigās atbrauca nemaz tik neiepriecināti, ne pacelāti, ne... Nu jā, es viņi stāstīju, nu kā te mums gāja? Nu jā, mēs aizbraucām tur, un tad mēs bijām tur, un tad mēs darījām to, un tad bija šitā, un tad mēs tur to apmeklējām, un tad bija skaista vieta. Bet viss tas tā tik tāds, nu, es gribētu teikt, negarā iepriecināti. Miesa varbūt bija iepriecināta, bet vai gars bija iepriecināts? Nu, jūs jau zināt, ko nozīmē paņemt atvaļinājumu, vai ne? Nu, visi zina, kas ir atvaļinājums. Ka tu vari brīvi iet un neko nedarīt, un nav darba nekāda. Nu, kā jūs paņemsiet atvaļinājumu no Dieva? Jūs varat tā paņemt atvaļinājumu no Dieva? Nezinu, vai būs labi. Tur teiks, lūdziet bez mitēšanās, un tur teiks, esiet ar viņu visu laiku un nemitīgi. Vai mēs varam paņemt atvaļinājumu no Dieva? Nu jā, tāpēc Jesaja saka tā, visi izslāpušie nāciet pie ūdens. Kam nav naudas, nāciet un pērciet, ēdiet, nāciet pērciet maizi bez maksas par velti, arī vīnu un pienu. Kādēļ jūs maksājat naudu par to, kas nav maize? Kādēļ jūs atdodat savu darbu par to, kas nedara uzturam? Klausieties uz mani, tad jums būs daudz laba, ko ēst, un jūsu dvēseles atspirdzināsies ar tauku barību. Piegrieziet man savu ausi un nāciet pie manis, uzklausiet, tad atspirgs jūsu dvēseli. Dievvārds tev saka, ka ja mēs nākam pie viņa, tad viņš uzklāj mums galdu, viņš mums dod ēst mūsu dvēselē. Nu, varētu jautāt, protams, kas tad ir primārs, vai tā dvēsele vai miesa.
Es saprotu, ka gars vēl pastāv, ja? Bet es saprotu arī to, ka ja mēs nemeklējam to Dievu uzklāto galdu, un ja mēs negribam baudīt no šīs dzīves, un ka mēs nepriecājamies par to, ko Dievs dod, tad droši vien kādreiz mums vēlns nosaukt kaut kādas lietas. Tāpēc esiet modrīgi, teikts, esiet skaidrā prātā, lūdzat Dievu, tad jums šīs lietas arī tiks iedotas. Un jūs baudīsiet šo dzīvi, un es gribētu teikt, kurš gan negrib baudīt dzīvi? Man liekas, ka visi grib. Man arī patīk baudīt dzīvi īstenībā. Kāpēc man būtu jāstaigā nošņurkušam un nokārtu galvu vai degunu? Es domāju, te tā var būt lieta, kad mēs saprastam tādas būtiskas lietas. Jā, kaķim ir tāda daba. Viņš vienmēr pacentīsies no savas puses. Bet jautājums ir par to, ka vai es viņu patriekšu laicīgi nos no tā galda, nevis tagad sākšu ar viņu kopā ēst vēl. Es domāju, tā ir tā varbūt būtiskākā lieta, ko es šodien šajā vārdā arī izlasīju. Jā, ko tad viņš mums īsti, ko mēs te lasam? Visu savu zūdīšanu metiet uz viņu, respektīvi uz Dievu, atdodat viņam savu zūdīšanos. Viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgums un meklē, ko tas varētu aprīt. Respektīvi, viņš grib aprīt jūs tos labumus, dzīves prieku, dzīves piesātinājumu ar to, kad ir Dievs jūsu klātbūtnē, jūsu dzīvē. Tad tā teiks, tam turaties pretī, stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem. Jā, varbūt, kad ir ciešanas, un jūs gribat teikt, ka jūsu brāļiem nav līdzīgi, kad kaut ko labu vēlns pacenšās nospērt, ir nočiept. Ir svarīgi, ka mēs viens par otru iestātos, aizlūgtu, Dievu priekšā nestu kādas vajadzības, un tā ir viena no tām lietām, kas mūsu ikdienas dzīvē ir, kad viena lieta, ka mēs lūdzam par kaut kādām lietām, kas mums ir uztrauc vai kas man personīgi ir vajadzīgi, bet otra lieta, ka mēs iestāmies arī par brāļiem un māsām. Un tā ir varbūt tā lieta, kas ir teiks, ka jā, kādiem ir uzlikts ciešanas, jā, kādiem ir grūtības, bet ka mēs par viņiem iestātos, ka mēs par viņiem Dievu lūgtu. Un te tā teiks, bet viss žēlstības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īstām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Ir apsolījums no Dieva puses. Tātad, kad mums viņš dod šo, jā, mums ir kādreiz grūtības un pārbaudījumi, jā, mums ne viss raiti un gludi iet pa dzīvi, bet es saprotu arī to, ka viņš ir tas, kas pie kā mēs nākam un meklējam šo stiprinājumu, spēcinājumu un arī, ka mēs varētu būt pastāvīgi. Lai Dievs palīdz, ka mēs nepazaudētu šīs lietas, jo īstenībā, ja mēs lasītu no Mateja evaņģēlija par to ķēniņš, kur uzklāja galdu, un viņš aicina, lai nāk uz kāzu mīlestību, īstenībā Dievkalp mums ir tāds savu veidu mīlesta laiks. Viņš ir visus paaicinājis. Nākat. Visi ir aicināti Dievkalp. Jūs tikai tie izredzētie sanākušas, nezinu kāpēc. Jūs atnākuši, lai baudītu no tā kunga. Jūs atnākuši, lai baudītu Dievu klātbūtni. Jūs atnākuši, lai baudītu Dievu vārdu. Lai piepildītos ar to. Lai jūs varētu savā ikdienas gaitās turēties, noturēties, un tā teiks, pastāvīgi. Lai Dievs jūs svētī šīs lietās, un ka jūs varētu būt modri, ka jūs neatkāptos no šī pastāvīga un pateiktu tam lielajam kaķim arī savreiz škits. Jums ir tiesības. Jūs esat gaismas bērni vispār. Jums ir tiesības pateikt viņam pai malā. Pai nost. Jums ir tiesības.
tāpēc es aicinātu, ka mēs varētu pastāvīgi būt modri. Un savreiz arī vēlam pateikt viņu, lai viņš aiziet uz savu vietu, lai viņš ēd savu barību, nevis manu barību, kas mani paredzēta, kas mani dota, kas man ir, Dievs ir iedevis man, lai es varētu iepriecināties. Ja viņš man nozog, nebūs labi. Lai Dievs palīdz mums šādi dzīvot un saprast un ieraudzīt tās lietas, ka Dievs ir lielāks nekā tas, kas mums taču nāk un sog kaut kādas lietas. Ka Dievs ir varenāks un mēs viņa autoritātē kādas lietas daram. Mēs viņa autoritātē daram tās lietas, ka mēs viņiem varam pateikt škits. Lai Dievs svētī un pēc saraksta te bija tā kā lūkšana pierakstīta vispār. Un šodien man te pienāca arī un teica, kā lūkšana vajadzības, un tur ir aizlūkšanas vajadzība par Zani un par viņas sirdsmieru un sarmītei mugursāp. Un te varbūt vēl kādas aizlūkšana vajadzības ir, tad varbūt mēs varam to arī darīt. Lūksim Dievu. Piecelsimies, lūksim Dievu.